Sākotnēji Mākslas akadēmijas topošo modes mākslinieku darbu skats notika turpat akadēmijas zālē. Pēc tam viņi paviesojās gan Dzelzceļa muzejā, gan Matijas tirgus gaļas paviljonā. Un tagad ir atraduši vietu dizaina muzejā. Turklāt skats notiek ar visai ambiciozu nosaukumu Talantu jūra. Vai tiešām jaunajiem māksliniekiem ir tik milzīgas ambīcijas un tik liels talants? To mēs noskaidrosim nākamajās minūtēs. Īpašs pasākums divās daļās ar tam speciāli veidotu Rēņģu Dzilā scenogrāfiju, kurā tiesības piedalīties tika izcīnītas konkursa kārtībā, izturot modes žurnālistu, dizaineru un Mākslas akadēmijas mācību spēku vērtējumu, ievērojam pāraudzus skolniecisko formātu, spēlēsim modes skati. Viss notiek profesionāli un pa īstam. Turklāt bez vecākiem draugiem un skolotājiem šoreiz to varēja redzēt arī plašāks interesentu loks, nopērkot biļetes. Man ir prieks par studentiem, ir prieks, ka pirmie kursi ir ārkārtīgi radoši un mežonīgi un iet ārpus, teiksim, valkājamās modes, un viņi nav nemudināmi, viņi tiešām ļoti grib lausties tajā konceptuālajā modē iekšā, un tur arī tas ir skaidrs, viņi jauni, viņiem ir jāiztrakojās. Un ir ļoti labas valkājumās lietas, kas ir principā tādas ļoti stilīgas un valkājamas lietas, kas varētu principā kļūt par rūpnieciskām kolekcijām. Ne jau milzīgos metienos, bet arī stila veikalos. Akadēmijas skatis tiešām ir pacēluši to kvalitātes latiņu daudz augstāk. Es ļoti ceru, ka viņi to noturēs. Un šis formāts, kā tas bija šovakar, tas jau ir tāds cienījams, godājams un patiesībā tas ir patīkams pārsteigums, patīkams jaunums Latvijas modei kā tādai vispār. Otrā labā ziņa ir tā, ka Latvijas modē ienāk vīrieši. Tādā nozīmē, ka ir parādījušies vairāki spēcīgi jaunie modes dizaineri, vīrieši. Jāpiebilst gan, ka jauno dizaineru parādē tērpu kolekcijās vīriešiem jauši vai nejauši valdīja konceptuāls bērtonisms. Tērpi, kurus lepni varētu valkāt Tima Bērtona filmu varoņi un kuri vislabāk piestāvētu mugurā Džonijam Depam. Kas tev pārsteidz, un šodien tas bija Jānis Šnē ar savu augstumu, savu pieeju augstumam, un tam, tur nevar teikt, ka tas ir darbs ieliks, tas, protams, tā ir, bet es domāju, ka tev aizraujās elpa. Dažkārt citreiz ir pasākumos, Latvijā vispār, bija jau labi, tas nav tas gadījums. Ir tā, kā sākums un tas labums auga augumā, un tad, protams, beigās Vēdīts Reisis bišķi nomira no laimes, un ir labi pārsteigumi. Par Jāņu Šnē Arktiku un modes vidē kā stilistes zināmās Edītes Trējas kolekciju Kalitāns, tās vēl īsti neredzot, runāja gan modes zinātāji, gan žurnālisti, un tās arī bija skates augstākais punkts. Savukārt daļa pirmajā cēlienā redzēto kolekciju liek piekrist pazīstama modes mākslinieka aizkadrā paustajam retoriskajam jautājumam, vai tas, ko mēs redzējām uz modes mēles, ir pateicoties Mākslas akadēmijā iegūtajam vai par spīti tam. Tā konkurence ir ļoti liela, un viņi paši to jūt, un tas ir ļoti labi. Viņi visu laiku
min viens otram uz papēžiem, varētu teikt. Jā.